Viktor, Jā. kādu virtuves iekārtu tu ieteiktu labāk izvēlēties, glancētu vai matētu? Jā, es saprotu, ka jautājums ir par mēbeļu fasādēm. Tā kā tiem, kas nezina, kas ir mēbeļu fasāde, tas ir vertikālas virsmas. Tā kā darba virsma ir tā, kas ir horizontāla, un tad fasādes ir vertikālas. Ja jautājums ir par šo, tad es teiktu, ka noteikti vieglāk kopt būs matētas virsmas. Tas vēl vairāk attiecās uz tumšiem toņiem. Ja tonis ir gaišs, tad pa lielam, vairāk vai mazāk vienalga. Arī uz balta glancēta materiāla tik daudz pirkstu nospiedumus neredzēs. Mēs varam aiziet, es tev parādīšu akrilus, kas ir gan glancētā, gan matētā izpildījumā. Tā kā šeit mēs varam redzēt, ka mums katrs dekors ir gan matētā, gan glancētā izpildījumā. Un šeit skaties, mēs aiztiekam to glancēto virsmu, kamēr gaisma neatspīd, mēs tā pa lielam skatoties, mēs pirkstu nospiedumus neredzam. Ja mēs paņēmam kaut kādu tumšāku materiālu, paņemsim melnu, uz kura